pasaule mums apkārt. Kāda tā ir? Droša vai apdraudoša? Paredzama vai pārsteidzoša? Mīloša vai noliecoša? Kāda ir tavējā? Parasta pelēka diena. Atkal kaut kur eju. Ak jā, esmu Šaks, man ir 17. Gribēju kaut ko pastāstīt, tikai aizmirsu ko. Nu labi, tā tad bija tā. Sorry, ka es nokavējos. Es jau tev vienmēr esmu otrā vietā. Nu beidz, taču mūsu attiecības nebalstās tikai uz laiku. Es šodien gribu pabūt vienu. Labi. Čau, veci, tu rādi, tev atkal ir šeit. Tu tāds saņš dīms. Nā, tas nīvien garš stāsts. Un dod, veci, paņemam pa vienam, ne? Tu veco labo vārdu. Laika. Evo bārnēt, ko parasti, tikai dubultā. Un jau apnesīs, vecīt. Pasēdēsim, izstāstīs savu bērnu. Ai, vecīt, vēl vienam? Kāpēc man pasēc reku pie bāra laiks stāv viena pati meitene? Varbūt, ka vajag pieiet klāt uzrunāt? Šeit būs analīžu rezultāti. Kas? Es tur neko nesaprotu. Diemžēl mums ir hlamīdijas, mīkoplazma un gonorēja. Un hepatīts un HIV mums jāatnāk nodot pēc 2 mēnešiem. Tikai apstāks spēj mani mīt, tikai cilvēks spēj mani vienīt, tikai mūzika spēj mani mīt, tikai sāpes spēj kaut ko mācīt. Bet varēja būt arī tā. Nu beidz, taču mūsu attiecības nebalstās tikai uz laiku. Nāc. Lūk, tāds bija mans stāsts, un kāda būs tava izvēle.